Smiltenē sabraukuši gan pašmāja, gan ārvalstu riteņbraucēji. Pilsēta uzņem tradicionālā un Latvijas lielākā riteņbraukšanas seriāla Seba kalnu divriteņu maratona otrā posma dalībniekus. Vienlaikus Smiltenes posmā šogad tiks arī noskaidroti Latvijas čempioni MTB maratonā. Kopumā dažādās distancēs gatavojas startēt vairāk kā 2000 dalībnieku. Un cīņas kā vienmēr solās būt spraigas un interesantas. Kas tad ir noskaņojums pirms brauciena? Lielisks, kā vienmēr. Laba atpūta. Galvenais jau pamat uzstādījums, labi atpūsties šodien. Cits noskaņojums, kā jau vienmēr. Kā šķiet, kāda šodien būs cīņa? Tie, kas cīnīsies, tiem būs laba cīņa droši vien. Es centīšos pieturēties pie savas taktikas, braukt priekš sevīm un tādā ziņā. Pirms sacensībām iepriekšējās dienas un naktis Smiltenes apkārtnēm dāsni nolija pavasara lietus. Tas trasē varēja sagādāt pārsteigumus. Tālāk pieredzējušu draugu padomi var noderēt. Pa labo maliņu nebrauc pa to risu, brauc pa to labā maliņā, tur padās. Blakus ar reglītēm, tur var mierīgi izbraukt. Pirmais vārds jeb starts, kā allaža, tika dots tiem, kas izvēlējās startēt 74 km garajā Skandi motors distancē. Šajā braucienā ar īpašu intrigu tika gaidīts vīru elites grupas sacensības, jo par uzvaru cīnījās teju visi labākie MTB braucēji no Latvijas un Igaunijas. Pirmā apļa beigās izveidojās 3 riteņbraucēju liels atrāviens, kurā bija 2 Rietumu Delfinu komandas pārstāvi Krists Nēlants un Pēters Prus, kā arī ZZK vienības sportists Mārtiņš Blūms. Otrajā aplī līderpozīcijās izvirzījās Prūs, kuram sekoja Blūms, bet trešajā pozīcijā nokļuva Andris Smirnovs no Rietumu Delfinu. Finiša līniju pirmais šķērsoja pirmā posma uzvarētājs Prūs. Nedaudz vēlāk 18 gadus vecais cēsnieks Mārtiņš Blūms, kurš tādējādi kļuva par Latvijas čempionu. Es domāju, ka izdarīju visu, ko varēju. Kaut gan diezgan necerēta uzvara, bet tomēr tā visiem spēkiem sapratu, ka es to varbūt varu izdarīt tomēr arī 18 gados. Tā, vairāk. Bet ar Igauņiem tīri kāda cīņa sanāca? Protams, grūti ar Igauņiem. Viņi tomēr diezgan maina to sacensību gaitu un neko, latviešiem jāparāda kādreiz. Sieviešu elitē Seb MTB maratona posmā un Latvijas čempionātā nepārspēta palika MySport Stevens komandas riteņbraucēja Dana Rožlapa. Kā vienmēr ir grūti, bet es jūtos ļoti labi. Pēc kaut kādām 2,5 stundām, protams, kad paliek ļoti grūti, jo uz beigām, manuprāt, arī trasa palikās grūtāk tomēr. Jo ļoti dinamiski, bet Smiltene vienmēr ir man mīļākās trasa, vienmēr. Viņa ir ļoti dinamiska, ātra, dinamiska, un tev īsti nav kur atpūsties, bet šodien man arī bija puiši, kas palīdzēja nedaudz trasē. No smilteniešiem augstāko rezultātu garajā distancē sasniedza Toms Knostenbergs 19. vieta un Jānis Roskošs 22. vieta. Viskuplākais dalībnieku skaits, kā vienmēr tautas klasē, kuras masveidīgums visā pilnībā redzams pēc starta signāla. Viņu skaitu papildina arī Mama Daba veselības distances dalībnieki, kas startē beidzamie un bez laika kontroles. Masveidīgajā virši A distancēm dalībniekiem šoreiz bija jāveic 41 km. Šajā braucienā kā pārbaudījums bija gan pati trase ar dažādiem izaicinājumiem, gan arī spēja draudzīgi plecu pie pleca sacensties ar konkurentiem, kuri, kā zināms, bija nemazums. Visātrāk 41 km veica Trek Team riteņbraucējs Jānis Bērziņš. Viens aiz otra finišēja arī pārējie braucēji. Mazliet dubļaini un slapji, kam par iemeslu bija gan Abuls upe, gan lietus, kas brauciena noslēgumā tomēr nenoturējās un uzlija. Visi noguruši, bet laimīgi un gandarīti par paveikto.
Tas pretinieks bija pasmaks pats sev. Brīžiem gribējās saudzēt sevi. Bet tā bija labi. Patika. Izdevās tā kā bija plānots? 95%. Bīgi piedrūka, bišķi pažāvoja sev pa daudz. Es pēdējā upītā vienkārši ievilku uz sāniem, pretī saķēros vienu un uz sāniem iekšā. Bišķi ceļgalā pārsit, bet tādu sīkumu. Tā vispār labi veicās. Laimīgas nejaušības pēc finišā sastapām arī vairākus smilteniešus, kas bija izvēlējušies izmēģināt spēkus Mamma Daba veselības brauciena distancē. Dzimtā Smiltenē vajadzēja pamēģināt beidzot to trasi izbraukt. Vienreiz uz galvas paņēmu, tāpēc, ka abrīnoju spicieru skaistumu, saknes nepamanīju un otrais laikam upē, bet tur vajadzēja, jā, tur bija patīkami un īstenībā baigi forši. Ko tu gaidi kādu? Aināru gaidu, mēs līdz Silvai tā labi turējamies kopā. Pēc tam, zinu, ka kaut kas tiem tur ķēdi notika, bet, gaidām. Es domāju, 2 minūtes un būs klātī. Un tev tā kā ar kolēģi viss kārtībā? Ar šito? Jā. Štokos. Bišķiņa rumba uz beigām jau sāk tā bet būs nav. Bišķiņa slēdējs čakarējās ķēdi met, bet tā jau nekas. Tā izturība ziņā varētu nobraukt, bet katrā ziņā smagāk nekā CS Valmiera, jo kalna ļoti daudz smagi trasi, bet ok. Nākamā vieta, kur pulcēsies visi riteņbraukšanas entuziasti un fani, būs Vietalva. Tur 15. jūnijā notiks seriāla 3. posms.